Un tad es dodu vārdu savai kolēģei Aigai. Liels paldies, Mārtiņ! Labdien! Mani sauc Aiga Benfelda. Un mans prieks un privilēģija ir atkal satikties ar jums jau 3. gadu pēc kārtas. Un mana šodienas prezentācija daļēji būs saistīta ar prezentāciju, ko es veicu jau pagājušajā gadā. Un mēs noskaidrojām, ka vairākas no šīm tēmām joprojām ir svarīgas, un ar tām vajadzētu iepazīstināt. Tieši tāpēc mana prezentācija būs saistībā ar izmaiņām iepirkuma likumdošanā. Pirms mēs sākam ar izmaiņām, pirms es gribētu jums atgādināt, kā jau kolēģi jau minēja, ka ar BRL, kas ir projekts visās 3 valstīs, šeit Latvijā darbojas saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu, tātad Latvijas, Lietuvas un Igaunijas šo konkrēto likumdošanu. Manā prezentācijā es galvenokārt runāšu par Latvijas iepirkuma likumu un arī grozījumiem tajā. Un jāsaka, ka bija diskusijas arī ar kolēģiem. Šobrīd Lietuvā un Igaunijā nav ievērojams izmaiņas likumdošanā, līdz ar to tāpēc šobrīd es vairāk koncentrēšos uz Latvijas likumiem. Šeit slaidos arī es esmu ielikusi saites, kur var iegūt informāciju uz, piemēram, iepirkumu sistēmu, kur redzēt arhīvu un spēkā šobrīd notiekošos iepirkumus, un jūs varētu arī paskatīties, kuros jūs varētu vēlēties piedalīties. Un tad ir saite arī uz rokas grāmatu, kā pieregistrēties iepirkumu sistēmā, jo jūs nevarat piedalīties nevienā no mūsu iepirkumiem, ja jūs neesat reģistrēti šajā sistēmā. Tas paņems kādu laiciņu, tas nav tāds ātrais process, tāpēc es laipni aicinu jūs reģistrēties sistēmā, ja jūs to vēl neesat izdarījuši. Un tagad runājot par šīs prezentācijas tēmu, pirmais ir pamatojumi izslēgt kādu pretendentu no šī iepirkuma. Un, ja mēs runājam par nodokļu parādiem, un iepriekš tātad tas ir, ka tam, kam bija mazāk par 150 eiro, tātad šis 150 eiro bija slieksnis, bet tagad likums ir atjaunojis šo prasību, kā tas ir direktīvā, un tas nozīmē to, ka iegādātājiem var būt nodokļu parāds tādā apmērā, kāds ir rezidents valstī, un Latvijā tātad mazāk nekā 150 eiro nodokļu parāds. Tas nozīmē, ka, ja jūsu rezidents valstī šis slieksnis, piemēram, ir 1000 eiro, tad tas ir tas apjoms, nodokļu parādu apjoms, kas jums var būt, lai jūs piedalītos iepirkumā. Savukārt Latvijā tātad mazāk par 150 eiro, ne vairāk. Un es gribu jums arī atgādināt saistībā ar šīm izmaiņām, ka tas atbilst un attiecas uz tiem iepirkumiem, kas ir no 1. janvāra šogad publicēti. Tas nozīmē, ja mēs runājam par konsolidētiem materiāliem un iepirkumiem, NNCS projektēšanas iepirkumi, kas tika publicēti 21. un 22. gadā, attiecībā uz šiem iepirkumiem neatiecas jaunās izmaiņas. Tātad šiem piegādātājiem jūs varat tur tajā laikā attiecas gan uz rezidentu valstīm, gan nerezidentu valstīm, bet šobrīd tad ir atšķirīgs tas regulējums. Otrā tēma, kas ir galvenais dzinējspēks iepirkuma procesam, jo, ja nebūtu konkurence, tad iepirkuma process būtu bezjēdzīgs, un tieši tāpēc likumdevējs ir spēris vienu soli tālāk, lai sniegtu autorizāciju iepirkumu
komisijai un arī konkurences padomē, un ir parādījušies jauni gadījumi, kad var izslēgt kādu no pretendentiem, ja ir stingras aizdomas par to, ka šim pieteicējam kaut kāda vienošanās vai kādas cita apstākļi, kas kropļo konkurenci vai pārkāpj nosacījumus, un tādā gadījumā šis piegādātājs var tikt izslēgts no iepirkuma, pat negaidot tiesas lēmumu, kas pēc tam nevar tikt izskatīts apelācijas kārtībā. Tālāk arī Latvijas situācija ir paplašināta. Šis tvērums, tātad konkurences padomas lēmums, var būt pamatojums iepirkuma komisijai izslēgt un liekt kādam pretendentam piedalīties. Tātad līdz ar to ne tikai tiesa, bet arī konkurences padomas spriedums lēmums var būt iemesls par to, ka tiek izslēgts kāds pretendents. Protams, kā vienmēr ir arī izņēmumi. Tātad, ja 3 gadi ir pagājuši kopš tiesas lēmuma vai brīdis, kad ir konstatēts šis pārkāpums un ir pagājuši 3 gadi, tādos gadījumos iepirkuma komisija nevar izslēgt šo pieteicēju no iepirkuma, un arī vēl kaut kādos gadījumos, ja īpašais piegādātājs ir sadarbojies ar valsts institūcijām un piegādātājs ir saņēmis, piemēram, imunitāti. Tas nozīmē, ka ir bijusi kāda sadarbība un tad šis pieteicējs pretendents vairs netiek izslēgts. Vēl turpināt sarakstu un runājot par personām, kuras ir iespējamais iemesls izslēgšanai. Šeit ir saraksts, kur ir pievienotas arī jaunas personas. Tātad iepriekš mums iespējams bija pozīcijas, ko mēs nepārbaudījām, tātad uzņēmuma patiesā labuma guvējs. Mēs pārbaudījām attiecībā uz sankciju likumu šo pozīciju, bet ne uz iepirkumu. Un arī personas, kurām ir noteikti ietekme šajā uzņēmumā. Tātad, ja jūs pārskatāt, vai šīs personas gadījumā nav iemesls izslēgšanai, tad jums ir jāpaskatās nosacījumu un jāskatās, kā jūsu uzņēmums šajā ziņā vai nerodas kādas problēmas. Ja mēs skatāmies uz apakš uzņēmējiem, šeit šis slieksnis ir pazemināts. Tas nozīmē, ka iepriekš bija jāskatās apakšuzņēmēji, kuri strādā par summu, kas ir tātad mazāk par 10%, uz tiem neatiecās, bet tagad jebkurš apakšuzņēmējs, kura līguma vērtība ir 10 000 eiro un vairāk. Un tātad būtībā katrs apakšuzņēmējs tad tiek pārbaudīts. Un vēl runājot par apakšuzņēmējiem, gribēju uzsvērt to, ka iepirkuma procesā ņemiet vērā, ka jūs varat iekļaut savos piedāvājumos vairākus apakšuzņēmējus tai pašai jomai. Tas nozīmē, ka, ja jūs iepirkuma procesa laikā nezināt, ar kuru risinājumu tieši jūs attīstīsiet līguma izpildes laikā, vai arī, pieņemsim, ir vairāki varianti, tad jūs varat norādīt vairākus apakšuzņēmējus konkrētai darbībai, un pēc tam līguma izpildes laikā tad nolemt un izvēlēties, ar kuru no tiem, vienu no tiem vai vairākiem no tiem jūs sadarbosieties līguma izpildes laikā. Tāpat arī jums ir iespēja tātad norādīt visus apakšuzņēmējus, bet tas nozīmē, ka arī viņi visi tiks arī pārbaudīti, vai kāds no tiem neliek tātad jūs pieteikums tiek izslēgts. Un tieši tāpat runājot par jaunu
apakšuzņēmēju piesaisti vai aizstāšanu, tad šeit atkal tas ir iespējams, bet ņemiet vērā, ka šiem apakšuzņēmēji tiks pārbaudīti, vai pastāv vai nepastāv šīs slēgšanas prasības attiecībā uz viņiem. Un noslēdzot savu prezentāciju, vēl viena jauna lieta, kas ir iekļauta Latvijas iepirkumu likumā, un kas iepriekš šeit nebija. Un es gribētu teikt, ka Rail Baltica projektā mēs šo kritēriju jau no pirmās dienas pielietojam. Un šeit mēs skatāmies uz kritēriju, kas ir tad ekonomiski viss izdevīgākais kritērijs. Mūsu iepirkumu likumā ir noteikts, kurās jomās ir obligāti jāpiemēro šis kritērijs. Un kā jau es teicu, Rail Baltica mēs šo praktizējām jau no pirmās dienas attiecībā uz projektēšanu, projektēšanu un būvniecību, kur mēs skatījāmies ne tikai uz cenu, bet arī uz citiem kritērijiem. Un te ir pieminēti vēl citi kritēriji, labās prakses piemēri, un es varu apstiprināt, ka šie kritēriji un vēl citi kritēriji jau tiek piemēroti mūsu visos iepirkumos. Liels paldies! Tas būs viss no manas puses. Paldies! Un ceru jūs satikt mūsu iepirkumos. Un tagad dodu vārdu savai kolēģei Elīnai.